Jā, tāpēc man atvaļinājumi šogad pēc Daugavpils. Tā diezgan droša viesnīca. Mēs pagājušajā gadā arī pārbaudījām, kad ugunsdrošības sistēma strādā. 2 naktī. Arī ugunsdzēsēji, kas mums ir driftā, nedzirdēja. British Racing Green Unīts. Tas ir Unīts. Es slēpu kaut kādu kupēju. Redz, kā bitīte vēl tev. Jā, brokstīs viena darbiniece no mainīsies. Ejot prom, mēs sakam, davai līdz nākamam gadam. Es tev vairs nākamgad nebūšu. Nākamgad, un viņi ir priekšā. Viņš ir izdomājis, kad viņš dzīvē grib kaut ko pamainīt. Viņš sievu pabraukt driftā. Viņam palika 60. Tā trasgā, un tu biji šitāds. Patiņš jau parasti brauc ar 0,1 bāru riepā. Nu, labi. Kamēr iztacina. Izlaist. Nevis ielaist, izlaist. Izlaist sistēmu, kamēr iztacina. Bet tas toreiz kapitāli palīdzēja tam braucējiem, jo viņš uzvarēja. Tagad mēs skatāmies, kurš gads tas bija? Pēc Covid tas bija. Pēc Covid, ne? Pēc Covid, jā. Nē, tas nevarēja būt Daniels Baumans. Tuvojās 3. posms Daugavpils. Šodien pie mums ir Latvijas drift pārstāvi un Pro 2 klases braucējs Atvars Sārs. Pēc rezultātiem nevarēja atrast, jo rezultāti pirms 17. gada baigi pazūd. Vai varētu būt, ka Daugavpilī 1. posms bija 11. gadā? Mēs pēc 10. jubilejas beidzām skaitīt, man liekas. Ja vienkārši ierakstot Googlē, kad notika Daugavpilī 1. drifts, tad izlaiž teksts, ka 11. gadā bija Pro sacensības. Jā, viņš bija 1. posms notika 11. gadā. Man liekas, ka mums bija kaut kādi 3 gadi, 11, 12, 13. Tad, diemžēl, mēs izlaidām 2 gadus, man liekas, mēs izlaidām. Un, ja nemaldos, ap 17. gadu, jā, mēs atgriezāmies. Tad, kad pārņēmām pašvaldība trasi, tad mēs arī atgriezāmies, jā. Bet, jā, bija tāda mākslinieckā pauze un atgriezāmies. Un teikšu, kad kaut kādos 2 gados uzrāvām viņu, kad jau visu to var saukt par, mēs viņu saucam, visu to sauc par festivālu, jā. Daugavpils viesnīca. Kāda bija administratora reakcija, ka jūs pirmoreiz piezināt, pateicāt, mums vajag visu? Un tā, ka tur labdien, Daugavpils, tur, es nezinu, liekas, hotel Daugavpils, vai kā viņi tur savādāk saucās, bet mums vajag visu viesnīcu. Tu zini, nē, ir apakšā stāsts, kāpēc mēs sapratām, kad mēs sāksim darīt tā, ka mēs ņemsim visu viesnīcu. Tāpēc, kad pirms 2 gadiem tajā brīdī, kad tev nav visa viesnīca un tur ir citi viesi, viņi ļoti daudz sāk sūdzēties par mums. Viņi sūdzējās brokastīs, jo parasti tie ir kolektīvi ar autobusiem, kas atbrauc vecāku gada gājumu cilvēki. Un tad iedomājieties, ka viņi ir no rīta atnākuši brokastīs, lai ietu pirms savām ekskursijām, ja, un tad ieveļās branžu drifteri, kas pirmie grib omleti. Tālu antilogu. Tas ir gatavi izkauties. Bet, jā, tas tā arī bija. Es stāvēju rindā pēc brokstīm ar omēm priekšā. Tas bija kaut 7 no rīta. Un es dabūju savu kotletu, bet desiņu un omleti. Es aizēju pie Elīnas, apsēžos pie galda, un es viņam saku, mums nākošais gadu ir jāņem visa viesnīca. Tāpēc, kad es tik daudz ko dzirdēju, stāvot tajā rindā, kas tad notiek, tad mēs neesam izgulējušās. Tajā brīdī mēs sapratām, ka ir jāņem visa viesnīca, jo mēs tikai pirms tam, kā tev bija, Elīna, mēs rezervējām tikai, kad tev kāds pieteicās, vai ne? Jā, vai paši bookingā, un tad mēs sapratām, ka tā būs daudzreiz foršāk, tātad šis jau būs 2. gads, atmosfēra ir pilnīgi savādāka. Tajā brīdī, kad tiešām bet es saku tas, ka tu no rīta ej brokastīs un tu satiec visus sportistus, labi, citi guļ ilgāk, citi nē, bet ir super sajūta. Bet zinu, ko es gribēju pateikt, kad kopš tā 11. gada tā omlete tur nav mainījusies. Nopietni. Vienāda. Tāda, kāda viņi ir, un viņi ir laba. Reāli tas ir pirmais, ko es jau domāju par viņu. Kad es ēdīšu brokastīs, Daugavpils drifta omleti. Mans favorīts ir biezpiem plācnīši. Arī tajā brokastīs viena darbiniece no mainīsies. Ejot prom, mēs sakam, davai līdz nākamam gadam. Ir tāda apaļīga, es tev vairs nākamgad nebūšu. Nākamgad, un viņi ir priekšā. Varbūt viņi tikai uz tiem datumiem nāk. Bet jā, tā kā šogad viesnīca pilna. Cik ir numuriņi? 115.
Un sanāk, vietas ir skaitītas, cik ir numuriņos kopā? Nē, jo ir gan divvietīgie, gan trīsvietīgie. Un noteikti kaut kos, ko mēs nezinām, ir arī 4 un 5 tajās naktīs. Elīna vēl Domāju, arī ka ir sešvietīgi. Elīna arī vēl nezinu, ka tur ir divstāvīgais. To es zinu. Tu tur neesi bijusi, kā to zini? Es esmu bijis. Tu esi bijis divstāvīgajos apartamentos. Šogad es zinu, kas viņš ir paņēmis. Iesiet visu kopā? Iesim, Pārbaudīt, vai ir laicīgi gulēt. Papildus atslēga. Tas, kas tagad klausās, viņš zina, gaidi. Es izņemsim, jo es zinu visus numuriņus. Tas ir nākamais. Es zinu, kur katrs dzīvo. Nē, nu tā diezgan droša viesnīca. Mēs pagājušajā gadā arī pārbaudījām, kad ugunsdrošības sistēma strādā. 2 naktī. Kurš notestēja? Nevaram teikt. Bet atradām. Konfekts nesnākamajā dienā. Bet smieklīgākais zins ir, kad nedzirdēja daudzi. Čučēji. Nu, protams, Arī ugunsdzēsēji, kas mums ir driftā, nedzirdēja. Nu, loģiski, viņiem taču 10 beidz braukt, viņi saguruši, viņš gāja gulēt. Bet jā, viesnīca, tas ir, man liekas, tāds, kas ir sagājis kopā ar to festivālu. Un tad, protams, visu ap to apiet riņķī. Es nezinu, pagājušajā gadā atver, tu biji sapulcē, kas mums bija pirmo reizi viesnīcā. Es nebiju Daugavpilī. Ak, Dievs. Kāpēc? Tāpēc, ka es nevaru pasēdēt Viņam mašīnā. muguru sāpēja. Tāpēc viņš šogad tā gaida. Jā, tāpēc man atvaļinājumi ir šogad pēc Daugavpils. Okay. Jā. Viņš to teica Laicīgi speciāli. ieplānots. Jā. Bet mums arī šogad piekdienas vakarā būs braucēju sapulce. Un īstenībā ir ļoti forši, jo mēs ņemam lielo konferenču zāli viesnīcā ar visā projektoru un visu. Un tev arī ir tāda savādāka sajūta, zini, visi kāpj augšā pa kāpnēm, nāk tur sasēžās pilna zāle, uz to sapulci turpat notiek parādi un viss tā kā. Tā kā bērnu nomet tikai ļoti liela un pieaugušiem cilvēkiem, Jā. kas principā Un šogad vēl, ko vēl neviens nezinu, tagad visi zinās, sestdien vakarā viesnīca par godu driftam rīkos diskotēku. būs kādi īpaši viesi. Nezinu, bet diskotēka būs. Sestdien, jā? Jā, sestdien vakarā lobby bārā. Man ir reāli žēl strītīgs dalībnieks svētdien, jo viņi pirmie brauc. Tā ir motivācija, kvalificēties Street Top 3-2. Un es minēšu, ka būs jāpūš trubiņā no rīta, vai ne? Stabili. Tas pavisam noteikti. To mēs vienmēr arī brīdinām. Mums ir bijuši vairāki gadījumi, kad cilvēkiem liekas, ka nē, viņi jau pievērs acis. Nu, nē, mums ir ļoti daudz zinām vārdi, kas ir sēdējuši malā un skatījušies treniņus. Un tad, kad mēs redzam un ir izdarīts viss, ka var braukt, tad brauc, bet, nu jā. Cik ir bijis rekords? Kam jāpasēž malā? Rekords ir bijis ielaista sistēma. Kamēr iztecina. Izlaista. Nevis ielaista, izlaista. Izlaista sistēma, kamēr iztecina. Bet tas toreiz kapitāli palīdzēja tam braucējiem, jo viņš uzvarēja. Tagad mēs skatāmies, kurš gads tas bija. Nezinu. Tas bija, es teiktu, kaut kāds 3-4 gadus atpakaļ, man liekas. Un tad jau Jā, pēc Covid tas bija. Pēc Covid. Pēc Covid, jā. Nē, tas nevarēja būt Daniels Baumans. Nē, noteikti. Viņš vēl bija maziņš. Un mazais Lukas arī noteikti. Nē, tas Pieci bija gadi. pēc Covid. Tas nebija nemaz tik ļoti sen, jā. Bet, nu, ir tie stāsti, jā. Bet tā kā, jā, nu, tā ir tāda nopietna lieta. Mēs atpūšamies, mēs mākam atpūsties, ir forši atpūsties, bet tajā brīdī, kad tu izēji uz starta, nu, Daugavpils ir laikam vienīgā vieta, kur mēs tiešām, nu, pārbaudam un kārtīgi nosēdinam malā. Jā. Nu, bet Daugavpils arī ir vienīgā vieta, kas principā ir tā, ka ir sportisti, kas brauc pat 3 naktis palikt un pat 4 naktis palikt, jo daudzi sanāk brauc ārā ceturtdienas vakarā. Lielākā daļa, jā. Un ļoti daudzi arī brauc mājās tikai pirmdienas rītā. Jā. Nu, lai nav nakts braucienu. Nu, gan, bet, ja tā, principā, loģiski svētdienā tālu. plus mīnus 8 beidzās. Nu, labi, varbūt drusciņā ātrāk. Nu, Ja, Nu, ja, pa lielam parasti, es jums pateikšu tā, visus gadus, kad ir bijusi apbalvošana, ja jūs pastītos bildes, ir saulriets. Visus gadus. Jā. Es pat teiktu, ka pēdējās bildes jau pēc apbalvošanas, kad komanda bildējās ar visu savu sastāvu, ir jau zināma tumsa jau. Bet tur mēs neko nevaram izdarīt. Nu, ir gan šādas situācijas. Mums ir pirmkārt nenormāli daudz te dalībnieku. Pašlaik ir... Pus 9 ir plānota apbalvošana. Jā. Bet ko mēs esam bišķīt pamainījuši dienas kārtībā, kad mēs treniņu un kvalifikācijas sapulci mēs esam pārcēluši piekdienu parādes laikā, kad mēs visi jau būs parādē pie vienības laukuma braucēji ies augšā uz sapulci. Tajā konferenču zālē tad mēs novadīsim viņiem gan nākošās dienas treniņu sapulci un kvalifikācijas sapulci.
Un tādā veidā mēs bišķi iekonomēsim laiku arī priekš nākošās dienas. Jo parasti jau, kuras ir tās garākās dienas, tad, kad ir tev treniņi, sapulces un kvalifikācija. Nu, tas ir mežonīgi garas dienas. Dažkārt viņas pat, man liekas, 13 stundas aiziet. Tāpēc mēs bišķi esam... Mums, sportistiem, nē. Atveram vispār, pieņemsim Pro 2. Nu, Čiliņš. jā. Pagājuši. Tev ir... Nu, labi, jūs tur, man liekas, arī atpūšaties. Braucat kaut ko apskatīt pilsētu, vai ne? Parasti? Jā, turistiņā izbraucat pēcpusdienā. Zoodārs esat bijuši? Nē. Brauciet zoodārs. Zini, kur vajag aizbraukt? Inženieru kvartāls. Mēs tikko bijām ar Jāni. Bijām godīgi pārsteigti. Viņš vairāk saprot no tām tehnikas lietām. Tev noteikti jāaizbrauc Vītoli. Nopietni. Tur Tas ir Daugavpils. Es pagaidām neplānoju Daugavpilu braukt. Tas ir Daugavpils motoru muzejs, bet nenormāli skaista vieta. Tas ir ar braucēju kartiņām, starp citu, Tas Aizsīšu muzejs vai cietumā, tas kaut kāds mašīnas. Jā, kas? Tas, kas cietumā kaut Jā. Nu, tas vecais tā sadaļa, kad brauc iekšā. Divos stāvos, jā. Tas inženieru kvartālā, tur mēs noteikti ieskam aizbraukt. Mēdījiem un braucējiem viņus laipni gaidā. Atlaides būs arī komandām, bet vajag aizbraukt, ja ir tas brīvais laiks, jo tiešām ļoti skaista vieta. Nesen uztaisīt. Nu, tur viss pa smuko ir. Ļoti. Moderni. Ļoti moderni. Un mašīnas, un moči. Ir autotehnikas, mototehnikas, jā, interesanti. Ir vēstures un ir visādas ekskluzīvas kaut kādas tur arī pa vienam eksemplāram pasaulē tur mašīnas un tādā. Sanāk tas neliels reklāmas pauzīt priekš Daugavpils motoru muzeju. Izreklamēt, jā. Bet nu forši gan jau. Jā. Būs jābrauc. Es pagājuši gadu biju ļoti pārsteigts par Daugavpilu. Nu tā, staigājis pa Daugavpilu reāli nekad nebija. Nu vienmēr tur vai nu cauri braucot, vai nu tu aizskrien, paņem un skrien mājās. Bet tā, kad es tur divas dienas, pagājušajā gadā 2 dienas pavadīju Daugavpilu. Pilnīgi tā kā... Sakopta pilsēta. Jā. Ir sakopta pilsēta. Ļoti daudz jaunas kafejnīcas ir, nu, kas man arī parasti patīk. Man parasti patīk aiziet uz to tirsniecības centru, jo tur ir kaut kāda atkal sava aura, nu. Un labi, Stropu pludmalē esat bijuši? Nē. Iesaku visiem braucējiem, ja viņiem būs brīvais laiks pēc kvalifikācijas vai pirms treniņiem aizbraukt, ja būs silts laiks uz Stropu ezeru. Nu, tur ir vienkārši... Ezerā uzbūvēts basēns. Basēns, jā, bet tāds ir, ka jūs sēdat kaut kur ārzemēs. Tiešām patīkam. Daugavpils ir, nu, viņi katru gadu, man liekas, ir pacenšās kaut ko atjaunojās, un tur ir daudz Mums ko ir tajā... kā sauc? Bukletā jums ir ieteicamās vietas salikts? Jā. Beidzot izlasīs bukletu braucēju. Šmakovkas muzejs arī? Jā. Nu, tas jau viss jau pamēģinājums. Tur jau viss Tur pamēģinājums. atkal sistēma būs saistīta. Tur ir interesanti gidi. Jā. Jāņem ir gids, jo gids vienmēr ir vairāk tev. Tā kā darīt ir ko. Un sportistiem, jā, tās dienas kārtības ir saplānotas tā, ka viņi tiešām var pavadīt to laiku. Pro 2, jā. Sestdienas rīts, tātad viņiem ir brīvais laiks, vakarā viņiem treniņu kvalifikācija. Atkal otrādāk pieņemsim strītam, kuriem no rīta treniņu un kvalifikācija. Viņi jau vakarā pieņemsim 4 ir brīvi, mēs novadam sapulci, viņi brīvi, tātad viss vakars. Nu, lai var arī pabaudīt, nevis, ka tu esi tīri no rīta līdz vakaram visu laiku trasē. Man ir sacensību dienā strītam, jo sanāk tur baigais caurums. Tas ir caurums ir tikai tāpēc, ka mums ir strītiks. Nu, jā. Jo saglabājas formāts kā pagājušajā gadā strītiks, Pro 2 strīts. Jā. Pro 2 ir arī no viena koncepta, kāpēc viņš ir pa vidu. Tas ir arī tikai tāpēc, ka esam saskārušies to, ka stāvē dūmi. Nē, ja pasākumi ievelkās, ir kaut kāds avārijas vai kaut kāds, tad mēs labāk liekam tās mašīnas, kas dūmo, liekam dienas vidū, jo apmēram tajā vasaras vidū ap kādiem 7, 8 jau gaisa spiediens paliek spiedīgāks, viņš spiež uz leju, vējš pazūd un dūmi sāk palikt trasē un attiecīgi tu nevar raiti aizvadīt sacensības, pieņemsim jau kaut kur, nezinu, tandēmā 2 dūmojošie noies, ja, pirmo braucienu, kamēr viņi aizbrauks uz startu, būs attiecīgi jāgaida kādu minūti, kamēr dūmi izklīst. Nu, pirmkārt, mēs nevaram nofilmēt, tiesneši visi nevar redzēt. Tāpēc mēs attiecīgi izdomājām. Arī Rīgā, arī Rīgas posmos ir tā, citreiz mainīts Pro ar Pro 2. Ka mēs liekam Pro 2 vai Pro kaut kur pa vidu. Ragans katlā tieši mēs tāpat daram, mēs mainām Pro ar Pro 2 vietām. Pro 2 beidz dienas sacensības. Ok, un tagad tās pirmās reizes, kad jūs bijāt Daugavpilī Blazmās,
Visi atšķirījuši blāzmās, vai ne? Nav nekas tur ar izņēmumiem bijis. Cik ļoti pamainījusies pati trasa? Kādas konfigurācijas, asfalti, segumi? Pamainījušies, cik konfigurācijas Māja baltā nav pamainījusies, tikai nokrāsot. Pati kā tāda. Respektīvi, kad mēs tur aizbraucām, man liekas, 11., 12., 13. gads, mēs tur, man liekas, visi brauca dažādām riepām. Uz to mēs varētu neskatīties, bet tad, kad mēs sākām atgriezties 17. gadā, bija laika zobi, bija daudz kur laika zobi. Man liekas, ka mēs kaut kādu 1 vai 2 gadus mēs braucām pa to veco trako asfaltu, kad bija Brauci vēl? 1, 2 braucieni. Tu teici, ka 11 gadus tu gaidīji, lai tiktu uz plakāta. Cik tu reizi Daugavpilī bijis? Vispārīgi plakāti. 11 gadus. Viņš ir uz Daugavpils plakāta. Viņš man atsūtīja ziņu. Es 11 gadus gaidīju, lai es tiktu uz Daugavpils plakāta. Klausieties, ko viņš man tālāk saka. Būs tas plakāts, ko es varēšu paņemt. Es saku, zini kā, īsti Daugavpilī, mēs neliekam, tā kā biķerniekos uz stūra. Un beigās, skatieties, būs tik daudz atveram plakāti kā nekad. Jo mēs pirmo reizi esam paņēmuši Daugavpilī 6 + 1 vieta, 7 vietas. Un tas ekrāns arī centrā būs. Jā, tev būs, arī tev būs ekrāns, 7 vietas. Tev būs 7 banneri. Tu varēsi iet pa pilsētu, taisīt selfijas pie katra banneri. Viņš jau teica, atsūtiet adreses. Apakaļ pie vecā asfalta. Jā, runājot par asfaltu, tad pirmos 2 gadus mēs noteikti neko nemainījām. Bija tā, ka pēc 1, 2 braucieniem tās riepas vienkārši izjuka. Tad, attiecīgi, mēs sākām sadraudzēties ar pašvaldību. Pašvaldība pārņēma trasi arī. Pašvaldība pārņēma trasi, un mēs dabūjām katru gadu mēs ieliekam kaut kādas posmas, bet tas, protams, ir, mēs nezinām, kurā gadā cik tiks nomainīts. Protams, ka nevar visu uzreiz nomainīt, bet attiecīgi pēc kaut kāda budžeta piešķirtā mēs katru gadu kaut ko pieliekam. Jau šogad es teiktu, ka jau tagad jau asfalta darbi jau tur varētu notikt, jā? Jā, ir procesā, jā. Un es teiktu, ka mums visa konfigurācija būs pa jaunu asfaltu. Protams, būs 1 vai 2 gadus vecs, bet pagājušajā gadā būtiskākā izmaiņa bija tas, kad mēs iemetienā pielikām klāt apmēram kaut kādus no 1 līdz 2 metriem. Tur parādīsiet bildēs, un tad varēs saprast, kā bija. Tas arī ir vienīgais, kas ir mainījies. Pārējais tas viss, kāds tas karturams ir tāds, viņš ir, kā es saku, baltā māja, kā viņi tur stāv, viņa ir tikai nokrāsota, bet, es teikšu tā, ja nebūtu tā olimpiskā centra, Daugavpils atbalsts un pašvaldības ar to trases, asfalta maiņu, tad noteikti kādu brīdi mēs būtu vienkārši beiguši tur braukt, jo tiešām, sportisti nevarēja. Tajā vienu brīdi bija tā, kad, jau čīkstēja un raudāja, ka nevar pabraukt. Baigi dārgs, tā sanāk tev. Pat strītam 2 braucieni, viņiem bija jāliek jaunas riepas. Tas nemainās nekas ar Pro 2, jo... Praktiski jau neko nemainās, tā tikai riepa cena tur. Bet vairs tā nav? Vairs tā nav, un mūsu riepu montāži ir īstenībā, viņiem pat ir iespēja padzerties starp riepu bortēšanas pauzēt kaut kādām, jo šobrīd viņi pagājušajā gadā jau teica, ka mēs jau varam bišķīt uzelpot, jo, iedomājieties, jums ir 130 sportisti, un viņi vienkārši non-stopā visu laiku. Katru dienu iet 3 dienas pēc kārtas, 12 stundas noteikti kaut kas trasē. Tikai montē. Tas ir, ja tu nemāki montēt, tāpēc Daugavpils tu iemācies ātri un kārtīgi. Ja? Vai pamet to darbu? Vai vispār negrib vairāk montēt? Es samontēju savus riepas mājā, man pietiek. Tev pietiek, jā? Man liekas, kur vēl kaut kādā driftmasterā, kur ir lielā riepa ar platais disks un tā cietā māla un viss vienkārši. Un ir arī tādi diski, kuriem vēl ir tāda kantīta maliem, un tad tur viņas pat nevar uzspridzināt, bet mums ir bijuši tādi stāsti driftmasteros, kad mums atnāk, nezinu, tas bija īrs vai soms, un bija arī somi, un viņi izsauc, riepu montētāji izsauc ārā kādu atbildīgo, un saka, viņi vienkārši gaida, un tad viņiem ir jāpaskaidro, iedomājieties, jums taču ir arī citi diski. Jā, mums ir citi diski. Tad šitos neizmantojiet. Jūs vienkārši visiem braucējiem kavējat vienkārši riepu montāžu. Tad pēc kaut kādas minūtes, 2 diskusijas, es viņus pielauzu, ka viņi tās riepas vispār neizmantos. Ja viņi nāks riepas, bet diskus, un ja viņam vajadzēs, tad mēs viņus paņemsim ārpus rindas. Cik tu ņemsi atradām kaut kādu to kompromisu, un 20. jā,
Tā ir 20. dažkārt tā gadās. Bet es Tāpēc arī ir traki, tur bija kaut kāds 10 disks ar, viņš izstās super, bet viņu pārmontēt un uzmontēt riepu, tur 285 vai vienkārši tur nošauties. Nostāst. Es arī nosacītu meklēt disku, kas slikti montējās. Viņš slikti montējās, jo ar tukšāk riepu braukt. Un, Es tev ļoti labi Tips un saprotu. triks, jā? Jā. Tips un triks. Es tieši gribēju, Elīna pajautāja jau starpā par riepu daudzumu, cik tu ņems līdzi. ap 20 ņemšu, jā. Tu pāris vai riepas? Pāris, nē, riepas. 10 pār. 10 pāri. Nu, tas diezgan droši tā, man liekas, ir. Es atceros, ka kaut kāda brauca Vlasovs 2 klasēs, vienreiz aizbrauc līdz piedestālam vienā klasē, viņam 30 kaut kas aizgāja. Nē, nu ēd mazāk, izteikti mazāk. Protams, tu nevari arī. Cik viņi pārcepjā tagad? Jā. Nu, diezgan trasi gara, parasti ir plus 38 grādi. Tas arī, jā, tas ir baigi no svara, jā. Tas ir baigi no svara, kad ir trasē baigais karstums, un tad arī tā riepa, kad iekurinās, tad, bet tas ir, protams, arī no trases konfigurācijas, bet, nu, es domāju, ka mums tās tādas divas trases konfigurācijas. Nu, nesaki vēl, kurš Tas nav. vēl Trases tas vēl konfigurācija būs piekdien no rīta. Jā. Un Bet, būs tā kā bet nav vienīgais kaut kas jauns. katru gadu kaut kas Katru jauns. gadu tev viena Ne? kasta pamēģinās, tas jau arī Ne? uzreiz jauns. Astotnieks gan jau, ka būs. Nu jā, nu mēs tur, diemžēl, nevaram bez viņa iztikt. Nu, tur. Tas ir, diemžēl, neiespējami. milzīgs ovāls Mums tas vienkārši. laukums ir... Vienkārši par īņķi. Jā. Mums tas šogad laukums ir Tā tāds, kāds apli, viņš ir. jā. vienkārši apli. Neviena pārmetiena nav. Jā, vienkārši apli. Kurš Iemetiens labāk? iesēdies durvīs un divas Pagaid, aplis tas jau ir sabrauc. speedways. Nu, jā, Jā. Speedways jau tur arī ir. Tā kā Tikai kastes sazīmē iekšā. Jā. Jā. mainās. Čūskiņā laiž. Ļoti labi. Atver, kad tu brauksi. Piekdien no rīta. Agri. Viņam tikai Mums ir vakarā vakarā, treniņi. bet es parasti braucam agri no rīta, aizbraucam ļoti laicīgi. Esam viena no pirmajiem Pro 2, un tad iekārtojamies, dabūjām savu vietiņu, ikgadējo. Katru Jo gadu parasti viena jau tāpat vieta? daudz Jā. maz Jā. jau ir savas vietiņas. Nu, katram braucējam pa lielam, ka tā pasties. Nē, šitas ir zemtekstiem, kas skatās nelieniet atvara un ģenču vietās. Nopiet, viņiem Viņam katru gadu vien tāpat. iezīmēts. Nu, tev ir Tev ir jāciena. jāzina. Jā, kā tu vari nezināt, tā ir Pro 2 klase. Nu, katru gadu ir cīņa par taviem padukiem, par cik... Nē, tur- par tie, kas tuvāk. Tur tā lieta, ka tur tas kartodroms, nu viņš ir kāds ir, nu tā vieta ir tik, cik viņas tur ir, un tad vienmēr katrs tev jāgrūž iekšā zālē, bet, nu, tā ideja ir labāk tās tehniskās mašīnas visas padoku atstāt zālē, bet, nu, tā ideja ir, ka, protams, ja jums maina trieps, jūs paliekat uz asfalta, bet, nu, saglabājam kaut kādu cieņu pret pārējiem sportistiem, un tās mašīnas vajag saparkot tā diezgan kompakti, ja, lai arī var pieņemsim. Elīna nedusmojās. Mums tur ir divu virzienu satiksme dažkārt. Protams, ka it kā ir tikai pret pulksteni, ja mēs tā skatāmies no kartodroma puses, bet nu, ir vienmēr kāds gribēs pabraukt pretī. Nu, vietas ir tik, cik ir un jāizmanto to, ko Jā, var bet, nu, izmantot. bet ja visi draudzīgi salied un Pietiek. vietas. Pietiek, es teiktu, arī 150 sportistiem. Tā kā Cik? mums ir. Cik šogad reģistrējušies ir jau? 8-7 strīti un 42 Pro 2. Bet, nu, ko es gribu piebilst, kad mums ir šis apvienotais posms ar Igaunijas čempionātu, tāpēc, nu, mums pievienojas arī visi Igauni abās ieskaitas klasēs. Tāpēc arī tie strīti ir 8-7 un 42 Pro 2. Bet vienu gadu bija 40, man liekas, 9 Pro 2, un tas, man liekas, bija 2 gadus atpakaļ, jo mēs lēmām braukt top 48. Lai visi izbraukātu. Jā, lai visi izbraukātu. Ja jau visi nokvalificējas, tad arī visi brauc. Tu atceries, ka bija top 48 Pro 2? Bet šoreiz mēs 8-7 strīt mēs varam taisīt. Street X, Street X un Y? Street X, Street Loser kaus arī. Strīt Y. Nulles, Street Street Y. nulles. Nulīts. Bet Bet viņiem bija- jābūt 7 trasē. 7 ir līdz 40. Pus 8 viņiem ir brauciens, bet Bet zini 9 kā? jāsākās Street X. Parasti ir tā, ka, nu, kā es saku, tagad iedomājies, tev ir tie 87 strīti. Ja? Mēs Latvijā esam vienīgie, kam ir gan strīts, gan Street X. Tātad noteikti brauc vēl tie 64, nu, kas cīnās pa 2 piedestāliem. Pārsvarā visur ir 32. Tātad iedomājies, kāda kaudzes tev vispār aizbrauc mājās, nu, nepiedaloties tālāk sacensībām. Bet vienu gadu Daugavpilī mums Street X-ā, man liekas, bija top 11. Tas bija gads, kad uzlīja lietus, un katrā kvalifikācijas braucienā, atceries tā peļķa pie torņa,
Kā katrs brauca? Riņķī. Nebija Riņķī. peļķi. Jā, tas ir vēl 0. Beigās bija, zin kā, tie, kur dabūja punkts, jau aplaudēja visi. Tas bija pagājušajā gadā. Aizpagājušajā gadā. Pagājušajā gadā. Tas izklausās pēc Jākapils, jā. Aizpagājušajā gadā, Jāni. Daugavpils pagājušajā gadā bija savs Jā, saulaini. aizpagājušajā. Pirms 2 gadiem, Jā. ok, bet ne jau dēļ peļķis, dēļ tā, ka tur ir mainīgais asfalts. kurš ir jau tā nobraukts, ka tur ir palikuši nevis asfalts, bet tur ir palikuši oļi viņā. Vienkārši, jā, tur ir iemetiens ir pa normāli, tad ir, kur ir kaste, tev jāslīd ārā uz kasti pa tiem oļiem, un tad tur ir atkal saķere, un tas ir Bet tā nebūs. Tā kā mēs esam atkal samaksājuši par laikapstākļiem. Labā ziņa ir, kad mēs tieši to posmu šogad arī nomainīsim. Tā kā, ja būs kaut kāds slapjais, tad tas posms būs iespējams. Bet nav, mēs taču pārskaitījām. Veicām pārskaitījumu jau augšā. Okay. Viss kārtībā. Raķets izšauts jau. Jā, Viss tur jau Ko jūs noteikās. noziedojāt? Nieres. Atver, kurš tev būs gads šogad Daugavpilī? Varētu būt kāds 6. Kā bija pirmā reize? Neatcerās. Kā visiem? Vai cik reizē gadi? 8. Nē, tad vairāk. Tāpēc es gribēju teikt, jā. Es arī neatceros. Tagad jūs man sakat 2 gadus, kāpēc man liekas pagājušajā gadā. Nē, 8. Tad kaut kāds viens ir izlaists ar greisu, un tad pirms tam kaut kādi 3. Jā. Man liekas, tad vēl ir. bija punci, tāpēc es vienkārši atceros kaut kādas bildes pie mašīnas. Ar zaļo E30. Jā, es... Nevar iedomāties, ne Tev tagad. bija zaļš E30. Bet ja tā jāprasa, tad es... Mēs tikko tieši runājām par zaļu E30, kas nebija Eglītes E30. Atveram bija tāds Bet sūnu universāls. zaļš tāds. Garā pakaļ. Kāds vienkārši- tieši prasīja, man vai bija tu atceries zaļa tādu krāsa. mašīnu? Es teicu, nē. Sūnu Es arī zaļš. neatceros. Jā, viņai bija zaļa krāsa. Reāli, es tad vēl biju tie laiki, kad ielika V8 skati, ielika 1.8. Man vajadzēja nokrāsot, jāpārkrāso, jo tur kaut kāds arkas tur kaut ko. Sameklēju zaļāko līdzīgu oriģinālajai krāsai, aiziet tur kaut kur laukos nokrāsot, izvelku ārā vienkārši tad... vispār nav. Kāku krāsa. Zaļā Un tad viens tā atnāk, kas saka, ir kaut kāds Anglijā ar visiem šiem... British Racing Green? British Racing Green. British Racing Green. Tiešām neatceries, ja bija Pēc tāda tam pastos Instagram, jā, man ir British Racing Green. Zaļā vispār ir dzīvības krāsa, tā kā zaļš E30, viņš ir dzīves. Jā, atveram pirmās sacensības ar to mašīnu Bet bija nē, ja Daugavpilī. tā jāprasa, tad es tad nebraucu, tad, kad es braucu ar to mašīnu. Es Teksts nezinu, uztēja ko es vienkārši. darīju, bet mēģināju Jā. izdzīvot. Mācījies. Tur nereāli. Pirmie soļi, first steps. Tas ir tas jaunības, tas kapitālisms, vai kā to sauc. Maksimālisms. Maksimālisms, tur gods tējā, koilis pēc katrām gonkām, locišs tokus taisnus. Tur bija kaut kāds otrais trēniņš vispār biķerniekos. Un bija pro kopā, vai nē? Nē, tad bija brauc degviela. Jā. Brauc siliņam bija tādiem tā kā zubiem. Jā, kivītiem, dizainiem, jā. Man jābrauc līdz. Viņš man aizmugurs ar kompresoru jau tur, kosmos. Klausīs vienkārši sklāvē. Bija no tiltiņa, un pie starta mājas nebija riepas, tur bija betons tikai tad vēl. Un, protams, tur bija mašīna banānā, otrajā trēniņā. Jo, ka tev dzēn uz priekšu, un tu nesaproti vispār, ko darīt pa lielam. Tur mašīna. Tas ir vajadzīgs. Tā atlikušo dzīvi, tā mašīna tādā banānā arī bija. Pa Brīnums, slapjo ka laiku neatceries to vispār tur mašīnu. varēja nekāpt iekšā tajā mašīnā. Bet brauc. Tad bija tā, bija galvenais kvalificēties Kas sacensībās. tu esi Daugavpilī visos, ko kvalificējies? Zaļo nē, droši vien. Bija slapjš. Droši vien, ka bija slāpes. Vienkārši gan jau nē. Tā, jā. Pagā pēc zaļā, kas tev vēl bija? Uzreiz Šitā mašīna. šitas? Jā. Tad bija kaut kāds pusotrs gads tāds, bet tad arī Covid bija un vēl kaut kas. Man jāprāda vienkārši Jāgam, kāpēc viņš neatcerās šo mašīnu. Šī atceros. Tā British Racing Green unīts. Tas ir unīts. Es slēpu Jā. kaut kādu kupēju. Redz, kā bitīte vēl tev. Jā. Kupēju, protams. Jā. Tagad atceros, jā. Bija tāds. Tev ir vēl telefonā bildes no 2010. gada?
Vienkārši viņi pērk iPhone nevis tāpēc, ka vajag jaunu, bet tas atmiņu pildi ir lielāka atmiņa. Nē, es tikko atveru Faceitī iegāju. Tie, kas grib redzēt, ieiet atveram un piesakojiet viņam vajag arī sekotājus Instagramā, ja? Šeit tad viņš izlozēja biļetes. Jā. Tik tā kā dejo? Tik tā kā dejo, jā. Laivā. Tik tā kā mēs. Tik tā kā es esmu dejotāji konci, jā. Es tagad domāju, ir jauniešiem jums tā iniciatīva, kad apmāc jauniešu sastīkliem. Jā, mums junioriem bija tikko, jā. Varbūt arī, es negribu teikt senioriem, bet jau... Tu esi šogad senioros vai ne? Tu domā tiem, kam ir podziņa telefons apmācīts uz iPhone? Es domāju, tiem, kas brauco kopā ar Siliņu un viņa kompresoru. Es kaut kam starp citu redzēju padukā podziņa telefonu. Bet tas ir ok, izrādās, ir daudziem. Tagad ir detoksikācija. Jā? Kā viņi sauc? Detoks, jā. Ir pat tagad iPhone'os un visos var nokačāt, ir aplikācijas, kurām tu maksā naudu par to, ka tev nav funkcijas ņā iekšā. Starp citu, Valdiņš tieši šogad jau skaitās Master 40+. Okay. Nice. Mums īstenībā šogad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gabali mums šogad ir Master 40+. Bet paliks ar vien vairāk. Jā. Tā Domāju, būs viena no augošākajām klasēm. Tur nevarēs tik viegli. Jā, īstenībā, pasties, mēs Valdiņš, starp citu, tagad ir pirmais, viņam sako Jenču, un tad ir Rolis. Ok. Viņi paši arī Kāds zina. apmācības mēs viņiem varētu izdomāt? Fiziskās. Daugavpilī. Un no rīta uz paklāju. Loci izlocīties. Joks, kas tad tās karstās tagad? Mugur palocīt. Tad mugur nesāpēs braucot uz Daugavpili. Bet šitajā lietas sakrā, Elīna, lūdzu pastāst Ko? par mūsu braucējiem Daugavpilī, kāds būs. Jā, starp citu. Tātad, gan jau daudzi skatītāji, kas seko līdz Latvijas Drift Instagramam, ir ieraudzījuši, kad mums ir junioru programma, un šogad mums junioru programmā ir pievienojušies 2 11-gadīgi puikas. 11-gadīgi. Tātad tie ir mūsu jaunākie. Bet tas, ko nezina viņš, starp citu, Ričards Daugēlo plāno iespējams iziet uz starta Daugavpilī, un viņam ir 9 gadi. Tā kā es ceru, ka sajies, jo viņš ir aizvadījis šonadēļ treniņus Jēkabpilī, un īstenībā ļoti labi. Iespējams, Dominiks Bertāns izies uz starta Daugavpilī. Dominika, man liekas, ir ar 10 vai 11. 11. Jā. Bet tātad jaunākais dalībnieks būs vai nu 9, vai nu 11. Un tagad stop. Uzminiet, cik būs vecākajam dalībniekam Daugavpilī? Jautājums studijā. Jā. Nu? Cik būs vecākajam dalībniekam gadi? Man ir pāris 70. Pagaid. Ir pāris uzvedinošie jautājumi, nav? Pro 2 klase. Pro 2 klase, jā. Viņš Latvijas ir? Nē, nav Latvijas. Nav no Latvijas. Nē, brauca Kulbilohu. Baltija? Jā. Igaunis? Jā. Nē, pa pusē Igaunis, pa pusē Soms, bet vispār Itāļa pasa. Imigrants tas nav. Labi, minam vienkārši. Es tagad iedomājos, vienkārši ir tāds viens rīklis, kur, zini, ka te pensionāri Itāļi, kur tā dejos savām jahtām, un pēkšņi izdomā to, ka jābrauc driftā ir. Es zinu, kaut kā 63 es minu. Tavs variants. 58. Diezgan tuvu jums visiem. 60 gadi viņam. 66? Kāds? Tu man teici 60. Nu labi. 60 gadi, viņam 59, viņam tagad kaut kad ir dzimšanas diena. Viņam tajā dienā bija dzimšanas diena. Un paliek 60 gadi. Normāli, ne? 11 gadnieks vai pat 9 gadnieks, un vecākais mums būs 60 gadīgais. Viņš ir tāds sens braucējs, zināms, vai? Nē. Viņš ir izdomājis, kad viņš dzīvē grib kaut ko pamainīt. Viņš sievu pabraukt driftā. Viņam palika 60. Giovanni Dalla Poza. Un Igaunis vispār. Igaunis Soms. Jā, viņš ir izdomājis, ka viņš grib kaut ko pamainīt dzīvē, un ir sācis braukt driftā. Jā. Ar kādu mašīnu viņš brauks? Man liekas, tur bija kaut kas interesants. Tu šeit brauc Pro 2. 123. Viņš bija, jā. Jaunības mašīna kaut kāda. Un viņš man vēl prasa atsūt man to Daugavpils trasi virtuāli, jo es nopirku arī simulātoru. Kāpēc nē, jā. Ne? Bet tas jau nav vienīgi. Mums arī bija tāds driftmasteros brauc vācietis. Viņam arī bija 68 kādi bija, jā. Nē, tik vecs nebija. Bija tam Beļģim. Tagad viņam ir. Tu Tomas Gros domā, bet Beļģis Motosport Game'os bija 68. Bet driftmasteros, kad jau tāda normālāk, viņš brauc ar Toyota
86 veco vēl tādu, pat ne to hatchbacku, bet kas ir tāda kupēja jau vairāk. Šitādi, jā, pakaļ. Nevis ar bagāžnieku. Viņam bija arī daudz. Kaut kādi 60 pār, bet tas bija driftmasteros. Ok, tas bija pirmie gadi, bet jebkurā gadījumā viņam bija tāds mērsis, viņš vairāk izstījās, ķehņīčka smagais, bet viņš izstījās vairāk tāds, zirgu vedējs. Tur bija iestum tiešā tā domārīs hobijs bija no zirgiem uz ārā. Viņš pabrauca, protams, ka viņam nekāda rezultāta nebija labi, ja viņš saprata to, ka, labi, ok, te nav ko tērēt. Bet viņš nomet malā to drift, bet viņš nepameta autosportu. Viņš pēc tam kaut kur vēl kaut kādā rallijā vai kaut kur brauca. Baigi foršais. Tā kā 11 vai 9 vai 60. Nevis bija, bet ir. Es vēl joprojām, tur Facebookā, es tur redzu, mēs baigais draugs mums bija un ved vienmēr dāvans, kā, zini, ka ops. Kā mēs teicām, vēl joprojām piekopi to aktīvo dzīvesveidu. Tagad jau viņam pie 70 gadiem, bet viņš tāpat močī ar kaut kādām tehnikām vēl. Tā kā 60 un 11 vai 9. Teorijā turpat vēl citam dēls vēl nebija piedzimis, kad jau brauc. Vectēvs ar mazdēlu var piedalīties. Ja labi grib, var būt arī vecvectēvs ar mazdēlu, bet tur ļoti jāspiež ar grafiku. Tur ļoti jāiekļaut. Bet labi, tā gada starpība tā diezgan ievērojama. Tas forši. Bet jaunākais Pro 2 braucējs būs Harijs. 17. 16, 17. Harij piedod. 16 vai 17. Junioru programma. Es tagad viņus visus līdz 18 skaitās. Man šeit 17 būs tikai. Bet kaut vai, man liekas, Igauniem arī vēl ir, arī kādi 17-gadīgie Pro 2 klasē, jā. Labi, tagad no braucēja viedokļa. Vai ir kaut kas Daugavpilī tāds, kas jāņem vērā, kas nekur citur nav? Patiņš mums stāstīja, ka viņam bija tas pirmais līkuma iemetiens, kur viņš 2 gadus pēc kāds vai treniņas, viņš gāja uz baznīcu likt svecītes, ka viņš vienkārši tur laiku bortēja riepnost. Tagad tu nevar izdarīt, vai pieliec. Var. Ja tu sākumā ieskrēdnies un iemet, es teiktu, ka jau tu nebraukt par trases līniju, bet jau pirms iemetiena, es zinu, ka tur ir daudz jau kaut kādas savus tos 5-7 metrus iemetās, un tur ir tas stūrīts, kur piemauks. Pagājušajā gadā arī varēja izraut ārā, daudz izraut, bet, Patiņš jau parasti... Tā trasgā, un tā bija šitāds. Patiņš jau parasti brauc ar 0,1 bāru riepā. Labi. Tev braucot uz Daugavpili, kas tev galvā? Teiksim, tu izbrauc cauri trasē, tu kāds tavs domas vai kaut kas savādāks? Es nebraucu cauri trasē. Es aizbraucu vienkārši. Tas ir lifestyles. Es jau braucu dzīves stils. Tas jau man ir dzīves stils. Jā. Viņš jau brauc uz Daugavpilī, tur izrādās vēl drifts, tur arī pieķerš klāt kaut ko. Vispār jūs zinājāt, kad Atvaram par godu šogad radās jauna balva Latvijas driftā? Nē. Jā. Tātad atklāšanā Atvaram, viņš bija driver of the day. Tas to viennozīmīgi visi teica un tajā brīdī mēs sapratām to, kad mums vajag iedot balvu, bet mums nav balvu, ko iedot. Un ka mums tāda nekad nav bijusi, ka tu starp visiem braucējiem kādu izcēli. Un tā kā mums nebija balva, viņš palika bez balvas, bet viņam par godu jau kopš Jēkabpils posma ir tāda balva. Driver of the day. Tas ir tikai Pro 2 vai? Nav noteikts, kam tas ir. Tas ir vienkārši sacensībās. Kāds no sportistiem to iegūst? Vēl viena balva Jēkabpilī jādod. Marshall of the Day, tas, kas to pilonu nesa pēc katra. Viņš vairs nevarēja. Pēc katra brauciena. Pilons. Ja viņš ir mēdījis, viņa te video vienkārši, es braucu, ja viņš brauc, nākošais, un vienkārši kā katrs. Viņš jau beigās arī rācijā smējās. Un viņš ļoti tālu aizlidoja. Jā, viņš lidoja kādu. Viņš pamainīja pēc tam pozīciju, viņš nestāvēja vairāk tur, viņš stāvēja, kur tas pilons lido. Jā, viņš gaidīja. Protams, viņš jau. Tā kā Atvaram par godu ir radusies balva. Tad tā ir Sāra balva. Sāra balva teorijā, jā. Sāra balva. Driver of the day. Jā. Es tagad... Viņš šeit domā, kā nopelnīt? Kā dabūt viņu? Jā, bet tā balva var būt gan street, ir tikai viena balva. Pa visu sacensību dienu ir viena balva, pa galveno sacensību dienu. Un tā var būt gan street braucējiem, gan Pro 2, gan Pro klasē. Tā kā nav tā, ka katrai klasē ir viens driver of the day. To balvu piešķirsiet pārklājoties vai vienkārši tam, kuram tā kā nepaveicās? Nē, tā nav tāds nepaveicās. Es teiktu, kurš ir, protams, arī kaut kādi tiesneši iedos savu vērtējumu.
Tad, protams, arī mēs kā organizatori piešķiram, tad arī mēs iesaistam arī maršalus. Un tad mēs kopīgi tā apmēram izlēmjam. Jēkabpilī viņi tika piešķirt Ronaldam Šaltenam. Klusiņām, bet aizgāja līdz piedestālam. Jā, ar visu dekšanu un visu. Viņam... Un savu skilu braukšanas. Viss saliekas kopā. Protams, ka tās domas dalās parasti ir apmēram 2-3 braucēji, bet tā kā mēs izdomājam, ka nedosim balsot, jo, kuram ir vairāk lielāka autorija, tas tur var. Čom vairāk līdzi. Jā, tāpēc mēs labāk WhatsApp grupas, bet, atklāšanā tie, kas vēroja to, kas notiek lielajā trasē, tur viss no viennozīmīgi teikt, ka tas bija sārbala. Tajā memē, kur tas lielais sārs man rāda pirksts. Es esmu drēveros. To redzēju, iemest iekšā varbūt. Ir tāda iespēja, ka cilvēks, kurš nenokvalificējas, dabū šo balvu? Es domāju, ka ļoti nē, jo mēs jau neredzam tālāko progresu. Īsti, lai to... Domāju, ka nē, jo tās galvenajā sacensību dienā jau tev nav kvalifikācija tajā dienu iepriekš. Ja? Un pa lielam jau... tev vajadzētu parādīt arī uz tandēmos to savu. Tas bija tikai jautājums. Es varu atbildēt? Jā. Nē. Pie Daugavpils bišku apakaļ. Kurā brīdī jūs Daugavpili par festivālu? Jums tas, teiksim, sākumā tas nebija Daugavpils festivāls, kā tagad visi viņu sauc. Kurā brīdī viņš tā kā... Es domāju, ka tajā brīdī, kad viņš pārtapa 3 dienām, tajā brīdī, kad mēs sākām braukt parādes, starp citu, tas, ko es vēl neesmu pieminējusi, Daugavpils parāde šogad būs atpakaļ valsts policijas pavadībā no kartodroma. Protams, ka būs kaut kāds nianses, mums būs limitēts braucēju skaits, bet mēs izgājām cauri iepriekšējos gadus, kad bija ar traileriem jāved mašīnas uz centru. Mēs redzējām, ka pa lielam ir pusi uz pusi interese. Tagad nāksies, diemžēl, visiem braukt? Nē, pielāgoties. Nē, visi nevarēs. Mums visi? Ir limits, tāpēc, kad ir... Dēļ policijas... Jo tu nevari izvērst pa visām ielām, garumā, lai tev spēj kontrolēt. Dēļ policijas resursiem arī viņi teica, ka viņiem nav tik daudz tie resursi, kas varētu pavadīt tur neierobežot cilvēku. 120 mašīnas plus mīnus. Jā, pieņemsim, tas ir... Mēs domājam, ka būs 60-70, kas brauks. Tā arī būtu, man liekas, tad, kad jau mēs sākam braukt ienības laukumā, tikai pēdējā brauc ārā no kartodroma. Tā kā 60-70 mašīnas sekos noteikti informācija, kā mēs izvēlēsimies. Protams, tie, kuri var braukt street klasē pa ielu, protams, varēs pievienoties vienības laukumā. Kāds, kurš paliks iespējams aiz borta, mēs neaizlieksim braukt uz vienības laukumu, varēs turpat atbraukt ar traileru, nopirkot mašīnu un arī tur būt, bet mēs nevarēsim visus. Un pagājušajā gadā parādē piedalījās 62 mašīnas, tad vidēji, Bija arī, kas atved pa taisno, man liekas. Jā. Tāpēc, bet būsim reāli. Mums 130 tur dalībnieki, un ne visi var pēc pirmās treniņa dienas arī noteikt, kādam ir tehnisks ķibels, otram ir kaut kas, cits un tālāk. Bet tā kā brauksim atkal parādi, esam priecīgi. Ceru, ka arī iedzīvotājiem būs prieks, un sportisti mācēs uzvesties. Viņi tā kā aizbrauksim līdz pašam vienības laukumu. Nē, būs savādāks formāts pavisam. No kartodroma tu brauks ārā ar savu sporta mašīnu. Un vakarā 11. tevi atvedīs mājās atpakaļ. Vai nu tu atstās mašīnu un brauks ar traileru pakaļ. No rīta. Jā, tā kā un tad, protams, nāca tā parāda klāt, un tas viss sasaistījās kopā, un es saku, ir ļoti forši, kad tā pilsēta pati palīdz tā kā apaudzēt to festivālu, kā es saku, šogad mums ir pirmo reizi vienības laukumā ne tikai izstāde un DJs, bet mums ir pirmo reizi skatuve, uz kuras uzstāsies 3 grupas, un tā ir atkal pretīm nākšana no Daugavpils vienības nama. Tā kā, viņi arī vēlas sveikt visus Daugavpilī. Tātad mums būs koncerts no 3 grupām, no 8 vakarā līdz 11, kas ir bezmaksas pasākums. Visas drifta mašīnas tur. Un tad tev ir sestdiena vakarā tev ir diskotēka, papildus tam mums ir sadarbības partnerīts Jogi Gastropub, kas ir ļoti jauka vieta, kur forši ieturēt maltītes, kur ir terase, kur atkal var tusēties ārā terasē, pavadīt laiku kopā, tas jau arī tas viss ir. Tāpēc viņš arī tapa par to festivālu. Neizstāst visu, lai braucēji arī izlas braucēju bukletu, tu jau tagad viss stāst. Bet grupas ir zināmas, 3 zināmas grupas. Un tad nākošais atcerieties, kad sestdien no rīta un svētdien no rīta
būs jāpūš trubā. Jā. Tā kā esiet atbildīgi. Neapmeklējiet Latgales viesnīcas zoodārzu, tad būs viss. Driver bukletā šis nebija rakstīts, ka būs jāpūš trubā. Tas ir kā būtu pašsaprotami. Nolikumā jau ir. Zini kā, dažreiz ļoti stulbi jautājumi nāk ārā no braucējiem, tāpēc. Bet nu labi. Parasti kas izlasa, tiem jautājumi nav. Bet Daugavpils izstāsta, ka viena no tām retajām pašvaldībām, kas ļoti strādā, lai jūs no viņiem neaizbēgtu. Es uzskatu, ka viņi strādā ar visu savu konceptu, jo man liekas, ka viņi ļoti vispār prioritizē sportu, gan jauniešu, gan arī cita veida sportus. Tā kā, tas ir tas viņu mērķis, bet, protams, kad jā. Pēdējos gados viņi sportam baigo ir nozīme piešķīruši. Es atceros, ka mēs bijām uzaicināti uz to gada sporta balvu. Jā. Tas bija laikam Covid, mēs tajā laikā vēl nebijām. Mēs 2 gadus dabījām labāko mēs bijām nominanti pasākumu. vēl tajā laikā, bet salīdzinot, kā tā bija gada sporta balva tad un kaut kāds pāris gadus pēc tam, un kad mēs pēdējo reizi bijām, tad vēl dabūjām, tie sportisti tur aug. Viņi gan par treneriem, gan par sportistiem, tur arī par mūžu ieguldījumus. Tur īstenībā ir baigā vēsture tajā Daugavpilī. Un es domāju, ka ne jau visas pilsētas Latvijā var lepoties. Rīgai būtu jāmācās. Un viņi arī baigi investē. Viņi tur volejbola laukumus attīsta. Hokeju, futbolu. Visu. Un tāpēc mēs esam priecīgi, ka arī mēs. Bet ir forši tas, ka mēs bijām tie pirmsākumos, jo viņiem visu laiku bija tas tikai speedways. Viņiem bija tajā laikā, man liekas, bija kaut kāds no komandas sporta veidiem futbols, bet man liekas, tur bija kaut kas pajuts. Un mēs esam tie no pirmsākumiem, un jau mēs tur... Labi, negluži ar kāju, tā esam durvis vaļā, bet vienkārši uz čau. Visiem čau mēs visi zinām. Tu jūties gaidīts. Jā. Tas ir tas, kas man patīk Daugavpilī. Nav nekāda sarežģīta komunikācija ar nevienu. Tu vari jebkam uzzvanīt, pateikt, vai tas. Jā, būs visiem tur viss. Tas ir patīkami. Varat uzprasīt man. Ja viens posms būtu sezonā, kurai jau es izvēlētos? Tu vari vienkārši atbildēt. Neformāli gaisot. Tur ir tas, tas nav. Rīgā, tad brauc uz Rīgu, ja tev no 600 zirgtu, airot uz Daugavpili, sacensības beidzās, tu brauc ārā, būs piekaba. Cilvēki tev nelaiž ārā, gandrīz viņi tev mājas stādīgi, grib nofučēties vēl uz piekabas. Tas ir, tur ir tik patiesi viss. Protams, tur tā kā vienības laukumā daudz vairāk piesaista tev dēļ zils eņģeļaits. Zils eņģeļaits, nevis sarkanās. Es tieši to pamēģināju. Dēļ sarkans, ja uzslēdz stroboskopu, zils pilns. Tāpēc, ka Daugavpils karogā ir zilā krāsa, viņiem vispār tas zilais ir viņa tā krāsa, jā. Ir, jā, un tādējādi tas festivāls ir. Es saku, ir arī daudz sportisti, kuri iespējams dažādu iemeslu dēļ nevar braukt sezonu, pieņemsim šogad, bet viņi ir nolikuši, ka Daugavpilī mēs brauksim, jā. Mums arī, starp citu, šogad Daugavpilī uz starta Pro 2 klasē būs Alvis Ledeskalniņš, kuram tā arī ir viena no mīļākajām trasēm, un viņš aizvedīs tur posmu, kaut vai viņš ir pro braucējs, bet mums ir noteikumi, ja tev ir mašīnas, tad tu vari braukt. Divas, tā kā viņš teica, jā, kāpēc man izlaiž šo posmu, ja es gribu braukt, ja es varu braukt viņā, tā kā... Viņš ir pagājuši gadu brauc. Viņš vēl brauc Pro 2 klasē, jā. Tā kā, ir tādi, mums ir bijis dažus gadus atpakaļ, kad mums arī pro izlūdzās, jo viņiem sanāk ļoti garš tas summer break. Bet, mēs esam tik ļoti izplatušies tajā, kad īsti jau vairs laikam tos pro nav kur iespiest nemaz. Tā kā... Tad jau vēl viena vajadzīga klāt reizi ir, jā. Jūs esat kādreiz mēģinājuši saskaitīt, cik cilvēks jūs aizat uz Daugavpili? Komandas ziņā? Cik vidēji komandai brauc cilvēki līdzi? Es teiktu, ka tie ir vairāk tūkstoši. Es teiktu tā, kad... Komandai visai? Vai driftam? Nē, vispār. Jums kā pasākums, man liekas, ka Daugavpils vienkārši sapratu to, ka it kā atbalstot jūs ar salīdzinoši minimālu finansējumu. Tu vari tagad ieiet bookingā un uzlikt 11. 12. jūlijas. Tur viss aizņemts. Bet, ja mēs tā skatāmies, cik mums apmēram bijuši cilvēki, tāds rekords, man liekas, bija ap kaut kādiem 4,5 tūkstoši. Vienu gadu bija tāds. Vienu gadu bija tā, laikam pēc Covida bija. Jā, pēc Covida. Ja mēs vēl izdzīvojām arī Covidu, mēs neatteicāmies no pasākumiem Daugavpils laikā. Bija strikti un bija grūti, bet mēs arī tad novadījām tos posmus, kas bija viena no retākajiem vispār. Man liekas, tur nekas nenotika. Bija nocietušies, un tieši tajā brīdī vienkārši visi kalni apkārt. Viss bija. Mēs vienkārši ļāvām, lai viņi tie cilvēki tur sēž un skatās. Nezinu, tur sūtījām apsargas, lai ir
vienkārši cilvēki bija nocietušies mājās sēdēt. Tas bija tāds foršs. Bet, diemžēl tā kapacitāte tajā Daugavpilī ir tik, cik viņi ir. Tad tie 4000, tas jau bija, likās, kas te notiek. Tā kā daudz, kā es saku, viesnīcas ir pilnas. Man visvairāk, kas patīk, tad, kad tu arī atbrauc mājās no tās no trases, es saku mājās, jo mēs tajā viesnīcā, mēs ar komandu vispār dzīvojam no, man liekas, trešdienas līdz pirmdienai, gandrīz uz nedēļu braucam. Tā sajūta, ka tu vienkārši ej pa tām ielām un čau, satiekamies tu pie saldēm veikala, tad tur bija viens, mums ļoti patika viens saldēm veikals, kurš bija, visi jau visur ir. Tu esi ar visiem visu laiku kopā. Tu pa lielam nevari noiet lejā viesnīcā vai liftā kādu nesatiekot. Tas ir... Ja visi viesnīcas paņems tikai liftam, tad... Vakaros man ļoti patīk spiest lifta pogu un skatīties, atvērsies, un tad es ieraugu kādu un... Es atceros, tagad šito te atgriežoties pie tā jautājuma par no kura gada sākās. Es atceros, kad bija tas 11. 12. un tajā gadā vēl bija Gads Lapāns brauc. Tajā gadā vēl bija diezgan liela tāda, es teiktu, 90. gadu stils tajā Daugavpilī. Tur bija kaut kādi tur pie bāra naktī, bija ar kaut kādu nažu gājienu tur un kaut kādu tam līdzīgi. Šortos nelaidā klubos. Jā, bija visās 90. bet tagad es atceros, un tad vienā brīdī no Daugavpils izbrauca mega daudz jauniešu ārā. Daugavpilī vispār nebija jauniešu, un man liekas, tas arī tāpēc mēs vienu gadu aizbraucām, un sportisti mums arī laikam baigi daudz tur pamainījās vienu brīdi. Un mēs tad tajā brīdī mēs pieņēmām, te jau nekā nenotiek, kur mēs te atbraucam, jā. Tāpēc mēs beidzām braukt, bet bija tāda lieta, kad no Daugavpils pazid visi jaunieši. Anglija, Īrija, Norvēģijas un Zviedrijas. Un starp citu, Daugavpils pie tā laikam diezgan daudz piestrādāja. Tie jaunieši ap kaut kādu laikam ap tiem pirms Covid jau sāk atgriezties, kad bija vēl, Tā kā tas arī tāds labs plusiņš Daugavpilī, ka viņi strādāja tieši. No, protams, tādā ļoti daudz pasākumu. Kā tev pilsēta ir nomiris? Viņa otra lielākā pilsēta Latvijā. Pilsētas svētkus tā kā svin Daugavpils, es nezinu, kurš vēl svin. Tādā ziņā, visi cieņi Daugavpilī. Tā kā citur ieliek to, kur citur ir tas galvenais mākslinieks, to jau ieliek ceturtdienā. Tas viņai ir ceturtdienā, un tad tā kulminācija iet uz augšā. Tu esi bijis Daugavpils pilsētas svētkos? Nē, es diezgan skatos. Ir tāds pilsētas svētki LV, un es laiks skatos. Viņš daudz brauc uz koncertu. Un es izbaudu bezmaksas koncerts visu vasaru. Bet tur pat 20,000 tajā vienības laukumā. Crazy. Tur ir milzums tās cilvēku. Viņi arī tur tādas pazīstams un mākslinieks. Bet mums arī būs 3 mākslinieki, tā kā tiekamies vienības laukuma piekdienā vakarā. Varbūt Atvers arī kaut ko uzdziedās. Viņš jau samācies visiem koncertiem braukājot. Jā. Tagad varbūt varētu Aši pavisam ātri nobeigumā iziet cauri dienas, plānam, bet kurā dienā kas būs? Minūtes laikā varam? Jā, ja gan nerunā, tad jā. Tad skatītājiem jānāk. Piekdienas, sestdienas, svētdienas fināli. Piekdienas skatītājiem nav ko darīt? Piekdien priekšskatītājiem mēs visi tiekamies vienības laukumā. Tātad no 8:00 no Daugavpils kartodroma Blāzmas sāksies parāde pa Daugavpils pilsētas ielām līdz vienības laukumam. Tā kā vai nu tiekamies ielu malās, vai nu vienības laukumā, kur no 8 līdz 11 būs bezmaksas auto izstāde, driftu automašīnu un koncerts. Tā mums ir piekdiena. Sestdienā visu dienu braucam no 9 rītā līdz 9 vakarā kvalifikācijas un treniņu braucieni. Svētdienā jau galvenā diena, tikai tandēmi treniņi, visas 3 klases. Un atceramies, kad biļetes, kas ir iegādātas, dara arī sestdienā. Tā kā ar vienu biļeti var apmeklēt visu nedēļas nogali. Un kur biļetes var nopirkt? Biļešu servis LV vai nu uz vietas Daugavpils kartodromā sestdienu un svētdienu. Mums ir arī tas Team Vibe kaps, kas īstenībā ļoti labi strādā. Es ceru, ka Sārs ar Jenču arī iesaistīsies, jo viņiem tas varētu sanākt. Bet nē, bilde pie Daugavpils spārniem, braucot iekšā Daugavpilī. Neatņemam sastāvdaļu. Man liekas, katrs gandrīz otrais braucējs tur noparkojas un uztais to bildi, un storijas ir pilns ar to. Tas ir tāds, kas ir visos gados, man liekas, izsakots līdzi, kad ir. Tiekamies Daugavpilī. Tiekamies Daugavpilī.